Rīt notiks 2. klases gala eksāmens. Un parīt sāksies brīvdienas. Vai mēs nevaram uzreiz pāriet pie brīvdienām? Tiksimies rīt no rīta pie dīķa. Pie dīķa? Jā, eksāmena jautājumi būs par tiem augiem, kas aug ap dīķi. Laipni lūdzu manā mājā. Mākonītis? Ir. Oranžītis? Ir. Dvīņi? Kurš? Vai bens jā ir šeit? Ir. Lilītis? Lilītis? Oskarābus. Ātri sameklē Lilīti. Ja viņš domā, ka varēs izvairīties no eksāmena, tad maldās. Skrien vienos karāvos, pat tālāk es noklausīšos atbildes, iegaumēšu tās un nolikšu eksāmenu. Mākonīt, kā sauc šo augu? Kliņģerīte. Pareizi. Kliņģerīte. Mārīt, kā sauc šo augu? Tas ir viegli. Es jautāju Mārītei. Tas ir baltērkšķis. Labi, Mārīt. Viegli, to pat es zinu. Oranžīt, nosauc lūdzu šo augu. Drošāk, oranžīt. Klusu. Neaizmirstule. Bravo! Klusumu. Eksāmenam ir jānotiek klusumā. Neaizmirstule. Cikādis kundze, Lilīts nekur nav atrodams. Meklē tālāk, citādi viņam visu brīvlaiku vajadzēs mācīties. To mēs vēl redzēsim. Tagad jautājums Benam jā. Kā sauc šo skaisto augu? Tā ir niedre. Niedre. Nē, nav. Un tu, Ben, nē, vai tu zini? Tas ir īris. Ben, nē, tev taisnība. Vai domājat, ka mums jādod Benam jā vēl viena iespēja? Jā. Kā sauc šo augu? Niedre. Lieliski, Ben, jā. Jā, tā ir niedre. Lilīt, bija jau pēdējais laiks ierasties. Mēs gandrīz jau esam beiguši eksāmenu. Piedodiet, skolotāji, es aizgulējos. Par sodu tev būs jānosauc visi šie augi. Kliņģerīte, baltērkšķis, neaizmirstule, īris un niedre. Pagaidiet, Lilītis mānās. Kamēr notika eksāmens, viņš kaut kur noslēpās un noklausījās visas atbildes. Klusu! Lilīt, tu mūs mānīji un meloji mums? Tagad tev būs jāmācās brīvlaikā. Saules tveice. Sāksim stundu. Cik neciešams karstums. Saule ir liela ugunslode, kas mums ir ļoti svarīga. Tā dod gaismu un siltumu. Cikādis kundze, vai mēs nevarētu runāt par vēju? Slepkava! Tā ir īsta slepkava! Kas? Nu tā tur uz tāfeles tā saule. Tā grib nogalināt manas rozes, tās vīst nost, un vainīga ir saules svelme. Draugi, mums tojas tuksnesis. Meža pļaviņā visu novītīs, visu pārklās smiltis. Laba izrāde. Nesmējieties, Oskarābusam ir taisnība, vismaz par rozēm. Dosimies pie dīķa, mums jāaplaista puķes. Tādā gadījumā sācies starpbrīdis. Nekas nesanāks.
Pagaidas, karābus. Mums jāizdomā, kā atnest ūdeni. O, sveiks, brālēn! Vai neaizdosi savu māju? Mana māja nav domāta aizdošanai. Toties tā prot skaisti lidot. Kam mums vajadzīgs gliemezis? Labāk ņemsim valriekstu čaulas. Valrieksti vasaras vidū. Smieklīgi. Labi, tad es jums neko nerādīšu. Tomēr varu pateikt, ka man ir valriekstu čaumalu krājumi kādā koka dobumā. Tu to savāc pagājušajā ziemā? Jā, krājumi nebaltai dienai. Un tad paņemsim tos dārgumus. Tajā kokā. Tev taisnība, mākonī, tā ir skaista kolekcija. O, šī čaulas ver veselu tonu, tas ūdens dēļ. Vardīt, tu palīdzēsi mums? Čaulas ir pārāk smagas kukaiņiem. Lai es palīdzētu nest ūdeni prom no mana dīķa, nemūžam. Kāds vārgulis. Nekas. Tas ir dzīvības un nāves jautājums. Mēs dzīvosim tuksnesī. Man radās laba doma. Iemērkšu burvi āboliem kātiņu ūdenī. Aiziet? Nesaprotu. Un tagad apliesim rozes. Jā. Tagad man viss ir skaidrs. Bravo! Mēs tās izglābām! Slēpies viena slepkava! Tu esi zaudējusi! Kas par mani smejas? Es jūs novēroju jau labu laiku, un man par jums ir jāsmējas. Ja jūs paskatītos debesīs un mazliet pagaidītu, tad redzētu, ka tūlīt sāks līt. Kā parasti, dārznieki samirkst.